Iestājoties siltākam laikam, aizvien vairāk iedzīvotāji domā par atpūtu pie jūras. Vasaras sezonai, kuras sāksies jau 15. maijā, gatavojas arī Jūrmalas glābšanas dienests. Jūrmalā neatliekamās palīdzības un glābšanas dienests ir vienots uzņēmums. Tikai finansējums ātrie palīdzībai tiek piešķirts no valsts, bet glābšanas dienestam no pašvaldības. Lai gan budžeta samazinājums skāras abus, uzņēmumu vadītājs cer, ka slīcēju glābšana tomēr nepaliks pašu slīcēju rokās. Nē, es domāju, ka tā nebūs, jo tāpēc, ka mums strādā glābēji, kuri ir pašaizliedzīgi savu darbu darītāji. Un neskatoties uz to, ka mums jau šajā gadā samazināja budžetu attiecīgi pret pagājušo gadu pa 19%, tā glābēju skaits mums nav samazinājies, viņi tāpatās strādā savās glābšanas stacijās. Un 15. maijā beigsies ziemas sezona, tas ir kad glābēji strādā no 9 rītā līdz 5 vakarā. No 15. maija visās glābšanas stacijās, kas ir 6 Jūrmalā, strādās no 9 rītā līdz 9 vakarā glābēji. Glābēji strādās par 2, jo, lai glābtu cilvēku, ir nepieciešams 2 personas. Un ļoti ceru, ka šis nākamais samazinājums mums vēl nesamazinās līdzekļus, jo faktiski uz doto momentu mēs pie iepriekšējā samazinājuma jau nevaram papildus cilvēkus pieņemt vasaras sezonā, kā mēs esam darījuši to katru gadu. Un tāpēc būtu ļoti liela cerība mums, ka mums vairāk nesamazinās, jo glābēji uz doto momentu jau tā saņem iztiks šo minimālo algu. Katrā no glābšanas stacijām ir arī viena motorlaiva. Pagaidām tam pietiekot arī degviela, bet, ja palīgā steigties nāksies vairāk nekā atļauj degvielas limits, palīdzība tikšot lūgta pašvaldībai. Tiesa gan mobilais glābšanas turnis Dzintaros šogad finanšu trūkuma dēļ uzlikts netiks. Jūrmalā pludmale ir 32 km, glābšanas stacijas ir 6. Tad šis operatīvais darbības lauks katrā glābšanas stacijā praktiski ir 1200 metri, 600 metri uz katru pusi no šīs glābšanas stacijas. Tas, kas atrodas par vidu šīm stacijām, tālākais šiem 600 metriem, dabīgi, ka tas ir rajons, kur būtu nepieciešams izvietot dažādas mobīlos toņus, pieņemt darbā papildus darbinieku, glābējs, kuri patrulētu šeit pludmalē. Mēs ceram, ka tas viss būs iespējams nākamgad varbūt. Tiesa gan, kas īsti notiks ar glābšanas dienestu pēc vienotā neatliekamās palīdzības dienesta izveides, pagaidām īsti nezina neviens. Katrā gadījumā uzņēmuma valdes priekšsēdētājs ir pārliecināts, ka ne ātrijai palīdzībai, ne glābšanas dienesta darbībai tas nebūs iegūms. Šis apvienotais dienests, protams, kad tika izveidots un pieņemts ar šā gada 1. februāri. Darbā ir no tiem dienestam tikai Rīgas ātrā palīdzība. Pagaidām mums vairāk ziņas nav, kad būtu pievienojusies vēl kāda pašvaldība vai kāda NMP iestāde. Diemžēl tas ir radījis arī cilvēkos nesapratni par to, jo tika paziņots, ka tiks ņemti par izsaukumiem, kuri nav dzīvībai bīstami 82 lati no cilvēkiem. Un šis paziņojums tika izskanējis presē, kā arī televīzijā. Un sakarā ar to es uzskatu, ka arī Jūrmalas pilsētā ir samazinājies izsaukumu skaits ātrai palīdzībai. Jo cilvēki to nesaprat, ka tas ir tikai Rīga un Rīgas rajons, bet Jūrmalas pilsēta mēs esam atsevišķi un mums nav vēl vienotā dienesta. Bet ja šis vienotais dienests būs, ko sola turpmāko 2-3 gadu laikā, kas notiks ar tiem glābējiem, jo vienotiem dienestam nevajag jūsu glābēju? Nē, protams, ka mēs esam neparocīgi droši vien vienotiem dienestam, jo tāds savienojums kā mums ir, un to arī atzinusi Eiropas glābšanas asociācija par to, ka tas ir ļoti labs veidojums, kad ir kopā glābšanas dienests ar ātro palīdzību, jo šis savienojums veiksmīgi darbojās kā nelaimes gadījumos. Tāpatās arī, kad ir mums savi dispečeri, kuri perfekti pārzina, piemēram, piekrasti, zina, kurās vietās Jūrmalā var nobraukt pludmalē. Tāpatās izsaukumi nāk no pludmales. Tur, kur nav, piemēram, kā es teicu, tajās vietās, kur nav glābēji, tajās vietās sauc paši cilvēki un sauc pie kaut kāda tornīša, pie kaut kādas mājas, un mūsu dispečeri to zina. Bet pie apvienotā dienesta es nešaubos, vai Rīgas ātrās palīdzības dispečera dienestā vai Jelgavas dienestā zinās, kur atrodas tāds tornīts mūsu Jūrmalas pludmalē 32 km garumā. Un tāpēc šis izjaucot šādu
kopsadarbība ar glābšanas dienestu. Es domāju, ka tas neko labu nenesīs atpūtniekiem. Kā mēs zinām, Jūrmalā vasarā ierodās līdz 2 miljonu atpūtnieku. Tiesa gan vismaz šovasar Jūrmalā nepieciešamības gadījumā jums palīgā steigs gan profesionāli glābēji, gan mediķi. Tomēr vien der atcerēties, ka peldēties visdrošāk ir tajās vietās, kur ir glābšanas stacija, un tad, kad pie tās ir izvietots karociņš, kas norāda, ka peldēties var droši.